Turpināsim par veselību. Psoriāze ir ādas slimība, kas pātrina ādas šūnu veidošanos un atdalīšanos no ādas. Latvijā psoriāze ir salīdzinoši izplatīta, tādēļ Veselības un skaistuma centrs Adorija aicina saņemt bezmaksas konsultācijas slimības ārstēšanai un uzveikšanai. Mūsu dermatologs Guna Grūbe strādā arī psoriāzes un ādas veselības centrā, bet, diemžēl, šogad plašā mērogā netika organizētas psoriāzes dienas, jo nebija atbalstītāji. Mēs, atsaucoties viņas aicinājumam palīdzēt cilvēkiem šai smagajā problēmas risinājumā, esam piedāvājuši tādu iespēju griezties pie dermatologa un saņemt pavēlti konsultācijas bezmaksas. Jo ne jau visi cilvēki zina, ka šobrīd ir parādījušās jaunas iespējas psoriāzes ārstēšanā, jo tiek uzskatīts, ka šī slimība ir ilgstoša, hroniska un viņai praktiski nevar palīdzēt. Gluži tā nav, un līdz ar to mēs aicinām cilvēkus atsaukties, kuriem ir nopietnas psoriāzes problēmas, tomēr griezties pie mums un izmantot šo iespēju. Protams, ka var nākt pie dermatologa arī citi pacienti un saņemt šobrīd arī atlaidīti apmeklējumam, jo psoriāzes dienas mēs šobrīd organizējam līdz decembra beigām tikai, ja? Līdz ar to tas laika ierobežojums ir jāizmanto noteikti. Ir svarīgi pievērst uzmanību ādas saslimšanas veidiem, pinnēm, ādas apsārtumam, dzimumzīmēm, ādas pigmentācijas izmaiņām, jo arvien vairāk pieaug saslimstība gan ar psoriāzi, gan ļaundabīgiem ādas audzējiem. Ar psoriāzi slimo gan sievietes, gan vīrieši pietiekoši bieži. Izrādās, ka 100 miljoni pasaulē ir vispār slimi ar psoriāzi, un šī problēma parādās galvenokārt vai no 20 gadiem, vai nu pēc 50. Protams, ir arī izņēmumi. Un galvenās izpausmes ir tās, kad ir apsārtumi, ādas nieze ar baltiem pacēlumiem, teiksim, kuri pakasot zviņojās. Galvenokārt jau cilvēki ir gājuši pie ārsta un nodiagnosticējuši šo problēmu, bet ir, protams, cilvēki, kuri nav apzinājušies vai arī saprot, ka viņiem ir šī slimība, bet nekur nekad nav griezušies un ārstējušies. Un, diemžēl, mūsu sabiedrībā arī tā sapratne par psoriāzi nav pietiekoša, un cilvēki bieži vien zaudē darbu, tikai tāpēc, ka viņiem ir šī psoriāzes saslimšana, bet šī slimība nav ne infekcioza, teiksim, ne kaitīga apkārtējiem, bet cilvēkiem tur rodas vienkārši aizspriedumi pret darbiniekiem, un līdz ar to viņi mēdz zaudēt arī darbu. Rūpējoties par pacientu veselību, Veselības un skaistuma centrā Adorija strādā dažādu nozaru speciālisti – ģimenes ārste, ginekologs, neirologs, ķirurgs, zobārsts, psihoterapeits, kā arī kosmētikas speciālisti. Mēs aicinām apmeklēt mūsu centru visus, kuri vēlās uzlabot un rūpēties par savu veselību. Tātad zvanam pa telefonu 6731 5000 vai skatāmies mūsu pakalpojumu piedāvājumu mājaslapā www.adorija.lv.